Man vienmēr bijis problēma ar naudu, ja man nav bijis daudz naudas nekad, un es nekad neesmu varējis mašīnai pieliet vairāk kā pusi bākas degvielu. Un arī tagad tā ir. Un, man liekas, es varētu vienkārši aizlīmēt otru pusi cietu bākai, dačikam, ja, tur, man liekas, tas vispār bezjēdzīgs. Un vēl arī, ja, man šai mašīnai ir tāda problēma, ka viņam konstanti atgādina par to, ka es esmu bombzis. Ja. Jo viņai ir tas degvielas rādītājs, kuram tad, kad viņš aiziet līdz sarkanajam, viņam vajadzētu nopīkstēt, ja, pīp, un tad tu zini, man tūlīt beigsies degviela, un tad viņš iet, viņš ir tā kā aizbrauc līdz degvielas uzpildstacijai un uzpildēs. Nu, lūk. Bet man viņš salūzis tādā ziņā, ka viņš aiziet līdz sarkanajam, viņš ir pīp, bet katru reizi, kad kaut kur pašvunkalēs degvielu, viņš ir pīp, pīp, visu laiku pīp, un katrs tas pīp ir kā atgādinājums, ka es esmu bombzis, kas nozīmē, ka katrā līkumā pīp, pīp, tas tā kā cenzēts vārds bombzis. Bombzis, bombzis, es uzgāzēju bombzis, bremzēju bombzis. Piepildi ne tikai bāku, bet arī senu lolotu sapni.